Labdien! Šeit piesakot potenciāls, ļoti izstiepts tāds jēdziens. Un man, kā vienas no 100 Rīgas, 101 Rīgas skolas direktorēs, varētu identificēties ar to 1% un teikt, ka strādājot ikdienā skolā, vadot skolu un strādājot arī ar iekļaujošās izglītības jautājumiem, es mēģināšu kaut kādā mērā no sava skatu punkta runāt par mūsu kopējo potenciālu, bet arī atsaukšos uz datiem, kurus sadarbībā ar Latvijas Universitāti un tieši profesoru Ditu Nīmanti un Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamentu un Edūrio mēs veidojām, ievācām, analizējām 2019. gadā un par kuriem mēs runājām ar Rīgas skolu direktoru vietniekiem 2019. gadā, un es domāju, ka tas kaut kādā mērā ir arī veidojis un turpinājis veidot mūsu potenciālu iekļaujošai izglītībai. Bet runājot par jautājumiem, uz kuriem es meklēju atbildes joprojām, jūs redzat šos jautājumus un saprotiet, ka to atbilžu jau nemaz nevar būt, vai pareizāk sakot, katru mirkli tas manis pašas dotās atbildes un iespējamās atbildes mainās, jo jautājums, kas vispār tad ir gatavība, vai tas, ka es pasaku, es esmu gatavs, lai tad nāk, kas nāk, vai tā ir gatavība, vai tas brīdis, kad es apzinos, es esmu profesionālis šim izaicinājumam, vai tas to nozīmē, jo ko tad nozīmē profesionāls? Mēs saprotam, ka jo vairāk mēs apgūstam un mācāmies šajā jomā, jo mēs vairāk ieraudzam iespējas un vairāk ieraugam savus arī nepadarītos un neiespējamos uzdevumus. Līdz ar to atbildes uz visiem šiem jautājumiem var būt ļoti izplūdušas un ļoti mainīgas. Un it īpaši runājot par šo profesionalitātes aspektu, mums ir jādomā tiešām par šo resursu ierobežotību. Un šeit ļoti vairāk kārt ir izskanējusi atziņa par atbalsta personāla nepietiekamību, un tāda tipiska atbilde arī veidojās sarunās Rīgas pilsētas kontekstā. Bet patiesībā jau to resursu, kas mums nepietiek, ir daudz vairāk. Un mēs šeit dzirdam par to, kā pedagogs ir tas, kurš īsteno iekļaujošo izglītību, un tas ir arī tas, par ko es runāšu šodien. Tad mēs saprotam, ka pedagogu resursu ierobežotība arī ir ļoti nozīmīgs aspekts, kas neļauj mums pilnībā atbildēt par šo mūsu gatavību un potenciālu iekļaujošai izglītībai. Un visbeidzot, protams, visu laiku un pastāvīgi mēs turamies pie šīs vadītāja kā līdera iespējām, kādas tās ir, kas ir tas, ko mēs varam darīt. Un es pati esmu pētījis dažādus līderības modeļus, teorijas un mēģinājis saprast, kas tad ir tas, ko vislabāk es kā līderis varu darīt iekļaujošā izglītībā. Un te mēs arī saprotam, ka es varu iedomāties, ka es labākais vadītājs būšu tad, ja es perfekti izpildīšu tās iestrādnes un vadlīnijas, ļoti daudzās vadlīnijas, kuras mums jau ir dotas, ka es maksimāli koncentrēšos uz datiem, ko es iegūstu, bet es saprotu, ka darītāji jau būs tie pedagogi un mani kolēģi, kas ir reālajā vidē. Un tad tieši viņu potenciālu saredzēt un ieraudzīt katra atsevišķā šīs spējas, iespējas, potenciālu kaut kādus jautājumus attīstīt, tas, manuprāt, arī ir tas, ko es varu darīt un cenšos darīt. Un runājot par visiem šiem jautājumiem, es iezīmēju tādus 4 kontekstus, jo vispār jau šis jautājums ir ļoti kontekstuāls un skaidrs, ka tas ir situācijas konteksts.
ko veido gan šī resursu ierobežotība, gan mūsu priekšstatu, priekšstatu nosaukšu tās par barjerām varbūt, gan arī tiešām par šo arvien paplašinošais iekļaušanās vajadzību kontekstu, sākot ar emigrācijas problēmām un beidzot ar daudziem dažādiem citiem virzieniem, kuros iekļaušanās vajadzības paplašinās. Šodien konferences atklājot mūsu ministra teica un uzsvēra ļoti svarīgo šo izcilības iekļaušanas aspektu, kam visbiežāk mēs runājot par iekļaujušu izglītību maz pieskaramies, un arī tas ir ļoti nozīmīgs. Vēl viens svarīgs konteksts ir to datu konteksts, uz kuriem es balstīšu vairākus savus secinājumus, un tie ir dati, tātad, kā jau minēja, 2019. gads Rīgas skolas, un šajos jautājumos par iekļaujušo izglītību mēs specifiski koncentrējāmies tieši uz bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu. Līdz ar to, skatoties uz tām atbildēm, par kuras jūs redzēsiet vizualizēt, mums ir arī jāapzinās, ka šī jautājuma specifika arī bez šaubām maina šo atbilžu interpretācijas. Un visbeidzot šis izglītības iestādes vadības kontekstu, kuru es jebkurā mirklī viņu nevaru pazaudēt, jo tā esmu es, kur šajā kontekstā runā, un citādi es no citām pozīcijām visticamāk es nevaru par tiem runāt, par šiem secinājumiem. Un tātad mazliet ieskicējot to situācijas kontekstu kopumā, normatīvā regulējuma specifika iezīmē šos skolēnus, šos bērnus ar speciālajām vajadzībām, īpaši iezīmētu grupu iekļaujušās izglītības kontekstā, lai arī mēs šodien redzējām ļoti daudz dažādus dokumentus un ietvarus, kuros mēs izejām ārpus šī aspekta. Un tomēr tā normatīvā regulējuma specifika diezgan lielu ietekmi uz to, kā mēs domājam skolā dod. Ne tikai skolā, bet arī izglītības pārvaldes līmenī, piemēram. Kā jau minēju, arī šī iekļaušās izglītības mērķgrupa un vajadzību daudzveidība ir ļoti nozīmīga, un resursu ierobežojumu, kas nozīmē, ka mēs esam spiesti nemitīgi domāt ļoti racionāli. Un faktiski tieši šī racionalitātes domāšana, racionalitātes apsvērumi ir tie, kas vedina mūs iet šo segregācijas ceļu vai labākajā gadījumā integrācijas ceļu. Par to arī vēl minēšu mazliet, jo skaidrs ir tas, ka ja mēs kaut kā efektīvi vēlamies resursus izmantot, tad mums ir visracionālāk to sadalīt tajās grupās, kur arī tas efektīvākā profesionalitāte konkrētajā vajadzībā tiks nodrošināta. Un šie priekšstati, kuros dzīvojam un kuri arī vada mūsu domāšanu. Un vienu no šiem priekšstatiem, manuprāt, kas ir viens no fundamentālām grūtībām skolās, un te es domāju, ka tas nav tikai tajā 1% Rīgas skola, ko pārstāvēs, bet vispār, ka skolu vidē šis priekšstats par to, ka skolēni ar mācīšanās grūtībām un speciālajām vajadzībām ir atbalsta personāla kompetence, un tas nemitīgi arī gan regulējumos, gan vadlīnijās iezīmēs, nekādi neveicina pedagogu gatavību uzņemties šo atbildību par iekļaušanu. Tā skaitā profesionāli pilnveidoties un sadarboties. Un skaidrs, ka šie objektīvi smagnējie mehānismi, ar kuriem ir saistīta šo speciālo vajadzību identificēšana, un es negribu mudināt to darīt ātrāk, paviršāk, tā rezultējas, protams, rekomendācijās, bet rekomendācijas
īsteno reāli tie paši pedagogi, kur šīs rekomendācijas alā ir pajautājuši, bet viņi jau sagaida, ka kāds nāks un to izdarīs. Viņi jau cer, ka tas atbalsta personāls identificēs, sakārtos to bērnu un atvedīs viņu atpakaļ jau atbilstīgi tam, uz ko pedagogs ir gatavs strādāt savā labākajā profesionalitātes izpausmē. Un līdz ar to rodās šī nemitīgā strīķēšanās, jo pedagogiem rodās pamatots priekšstats, ka galvenā problēma ir nepietiekama speciālistu pieejamība, un to mēs arī šeit dzirdējam, un droši vien objektīvi tā tas arī ir, vai arī nepietiekami efektīvs atbalsta personāla darbs. Un ar to es sastopos, es šo lielu skolu, kas ir 1183 bērni šobrīd ar daudzu atbalsta speciālistu klātbūtni skolā, vadu jau 9. gadu, un pa šo laiku ir nomainījušies vairāki atbalsta speciālisti. Un šī neapmierinātība ar šo atbalsta speciālistu darbu joprojām paliek. Tā ir pēc mērījumiem, tā ir lielākā neapmierinātība visu šo 9 gadu laikā. Katru gadu mēs šos mērījumus veicam. Skolotāju apmierinātība ar dažādu struktūru darbu, tad ar atbalsta personālu darbu vienmēr ir zemākie apmierinātības rādītāji. Savukārt, ko domā atbalsta personāls, kas ir profesionāls un ieinteresēts un atdevīgi strādā? Viņiem rodās pamatots priekšstats, ka pedagogi norobežojas no risinājumiem, jo viņi dod viņiem rekomendācijas, un viņi tās neizpilda. Un faktiski šī es gribētu teikt nesarunāšanās, bet nav jau nesarunāšanās. Mēs reizi mēnesī organizējam speciāli šīs pedagogu un atbalsta personāla sarunas par šīm problēmām. Un droši vien, ka, kā jau arī iepriekšējie runātāji teica, mēs esam pagājuši 1, 2 un 3 soļus uz priekšu, bet šī plaisa paliek un saglabājas. Un tātad, ja runājam par tiem datiem, uz kuriem es daļu no secinājumiem arī mēģinu sasaistīt, bija šīs aptaujas pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, ietilpīgas aptaujas, arī nodalītas aptaujas ar iespēju detalizēt atbildēt uz jautājumiem, palikt vispārējā līmenī. Tā galvenā ideja, kā tad pedagogi Rīgā izprot, kas ir iekļaujuši izglītību, kā viņi vērtē savu profesionalitāti darbam iekļaujušā klasē un arī savu profesionalitāti, kā identificēt gan profesionalitāti, gan arī identificēt, kādas tās profesionālas pilnveidas vajadzības būtu tieši Rīgai, lai mēs tās varētu plānot piepildīt. Un vadītājiem svarīgais jautājums, kāda šī iekļaušanās situācija ir un kas tad ir galvenie izaicinājumi. Un aptauju respondenti nav tik ietilpīgs skaits, kā Edūrija aptaujās, par kur rezultātiem jūs dzirdējāt šodien, bet tomēr ir bijuši 1614 pedagogi no Rīgas pilsētas un 58 vadības pārstāvi no 55 izglītības iestādēm, kas ir apmēram puse, kuras pārstāv tomēr diezgan liels skaits izglītojamo. Ko tad es pasīšos uz tikai dažām šiem atbilžu aspektiem, un ja mēs pastamies uz šo vizualizāciju, kur mēs redzam speciālo izglītību, iekļaušanu caur speciālo izglītības programmu īstenošanu, mēs redzam, ka tikai nedaudz skolās ir tiešām licencētas šīs speciālās izglītības programmas un skolēni mācās tajās. Un šeit es uzreiz gribu minēt, ka šis papildu finansējuma koeficients, kas iepriekš bija 2, tagad 2,27, mēs saprotam, ka un tas ir paredzēts tieši jau licencētu skolēniem, kas mācās licencētās speciālās izglītības programmās, faktiski jau neatrisina to, ko mēs sagaidām, ka skolēns, kuram ir identificēts tātad šīs speciālās vajadzības un kurš mācās vispār izglītojošā skolā,
ka tās viņa problēmas varētu atrisināt. Un faktiski, ja mēs saprotam, ka šī koeficienta piemērošana noteikti risina tos speciālās izglītības īstenošanas jautājumus, kas ir saistīti ar segregāciju un integrāciju, bet noteikti nerisina iekļaušanas jautājums, jo, lai notiktu efektīva iekļaušana, šim iekļaujamo īpatsvaram ir jābūt pietiekami nelielam. Un savukārt, šobrīd pēc šī aprēķina sanāktu, ka mēs vienu pedagogu slodzi papildus varētu nodrošināt, finansēt, tad, ja mums būtu 10 skolēni, kas mācās speciālās izglītības programmā mūsu iestādē. Un līdz ar to tas parāda, ka faktiski tas nav tas ceļš, kas mums finansiāli var atrisināt šo skolēnu, speciālo izglītības programmu licencēšanu un piemērošanu. Nav tas ceļš, kas fundamentāli šo iekļaušanu var atrisināt. Un tad es turpmāk pastāstīšu uz dažiem atbalsta pasākumu veidiem, kurus ir identificējuši pedagogi, kas būtu piemēroti izglītojumiem speciālajām vajadzībām. Un te mēs redzam, ka vairāk nekā 2/3 dzeltenais laukums, ja konsultācijas pēc stundām, tas īstenībā ir normāla skolu praksa visiem skolēniem, neatkarīgi no tā, vai viņam ir kādas mācīšanās traucējumi, emocionālai traucējumi, jeb kādi citi traucējumi, konsultācijas ir pieejams. Tad mēs faktiski nevaram domāt par to kā uz kaut kādu specifisku atbalstu, bet lieliski ir tas, ka tā ir tā zona, kur tad tā iekļaušana patiešām pilnvērtīgi var tikt nodrošināta, jo šīs konsultācijas kā reiz tiek nodrošināts gan tiem skolēniem, kas pretendē uz izcilību, un gan tiem skolēniem, kam nepieciešams tiešām kaut kāds specifisks atbalsts. Un tad attiecīgi mēs redzam, kādi citi šie atbalsta pasākumu veidi tiek saredzēti kā efektīvi, un tikai daļa no tiem paredz atbalstu konkrētajā mācību procesā skolēniem. Jo mēs saprotam, ka tipiski mēs skolas vidē iedomājamies, viņš netiek ar kaut kādām lietām galā, jo viņam ir kaut kādas grūtības, tad viņš pēc stundām bērns ies, tad ar speciālo pedagogu pastrādāts atbalsta personāls, viņam sniegs atbalstu profesionāli, visi ļoti labi un lieliski, bet mēs saprotam, ka tā veidojās bērnam vēl papildus slodze, ja? Un viņš jau ir nocīnījies šajā mācību procesā ar savām grūtībām, un tad viņam vēl, tagad viņš ies, un tad viņam tagad palīdzēs. Līdz ar to mums ir, domājot par mācību procesu organizāciju, jāpatur prātā, ka jāmēģina maksimāli šo atbalstu sniegt tajā laikā, kad skolēns tiešām ir šajā mācību procesā iesaistīts, un nemēģināt viņam to atbalstu izvērst ārpus viņa normālā mācību laika. Un te mēs varam pastīties arī gan pedagoga, gan vadības viedokļi īstenībā diezgan līdzīgi, kā redzams, sakritīgi par to, kāda tad būtu šī ārpus klases atbalsta pasākuma skolēniem ar speciālajām vajadzībām vispār izglītības klasē piemērojam. Un te mēs arī ieraugam, šis papildu darbs pēc stundām, dominē. Un man gribas domāt, ka tas nav tomēr tas labākais veids, bet droši vien vispieejamākais. Ja mēs pastamies līdz ar to, domājot par to, ka mums vajadzētu nonākt līdz tam, ka mēs šo atbalstu sniedzam klasē, reālajā mācību procesā, kur ir paši skolēni iesaistīti, tad, protams, ir svarīgi saprast, cik lielā mērā pedagogi ir gatavi strādāt ar otru pieaugušo klasē. Tas pieaugušais var būt dažāds, tas var būt asistents, tas var būt skolu pedagogu palīgs, tas var būt speciālais pedagogs, tas var būt daudz dažādi varianti. Tātad, ja šeit mēs paskatāmies, tad īstenībā pedagoga pieredze ir mazāka nekā pusei. Gatavība strādāt kopā ar citu pedagogu ir diezgan liela un tomēr nepilnīga.
Un mēs redzam arī, ka 2/3 pedagogi ir vērtējuši pozitīvi pieredzi strādāt ar otru pedagogu klasē. Man pašai manā vadītāja pieredzē ir bijuši dažādi šie gadījumi. Ir bijuši pedagogi, kas kategoriski norobežojas no strādāšanas ar otru pedagogu, bet šobrīd jau pedagogu palīgu iesaisti ir diezgan vispārēja praksa arī mūsu skolā, un arī mūsu pedagogu palīgi jau tātad profesionāli pilnveidojas, saprotot, kādā veidā tad tiešām viņi var palīdzēt, jau paši saredzēt iespējamo palīdzību, ne tikai izpildīt instrukcijas, ko dod skolotājs. Un tad savukārt, ja paskatāmies uz šīm pedagogu izglītību, kas ir specifiski saistīta ar šiem iekļaušanas jautājumiem, tad mēs redzam, ka lielākajai daļai no pedagogu, Rīgas pedagogu, viņu izglītībā, viņu tajā profesionālajā grozā nav nemaz apgūt šie iekļaujošās izglītības aspekti. Un tas ir mainījies, par to teica arī Dita Nīmana, tas ir mainījies, un jau topošie pedagogi ir daudz izglītotāk šajā virzienā, jo faktiski, ja mēs kaut arī jūs atskatījāties no 95. gada ceļš uz iekļaujošo izglītību, tad līdz tam, lai tiešām tas kļūtu par pedagogu profesionalitātes komponentu, līdz tam ir noiets ļoti tāls ceļš. Un tātad mēs redzam, ka faktiski tikai ļoti nedaudz skolotāju savā izglītībā ir gatavoti strādāt iekļaujošā klasē. Un tātad mēs te arī varam ieraudzīt, kā ir atbildējuši pedagogi un kā ir atbildējusi vadība un pedagogi. Te arī šis rezultāts arī parāda, ka šī formālā izglītība lielākai daļai, gandrīz 60% neiekļauj šo iekļaujošās izglītības aspektus, bet vadības viedoklis ir vēl kritiskāks, un viņi saredz, ka 80% noteikti nav nekādas kvalifikācijas. Ja? Pedagogi faktiski novērtē, ka viņiem šī kvalifikācija, kāds to atpazīst savā kvalifikācijā. Savukārt, ja runā par neformālo profesionālo pilnveidi, tad tā kopaina ir dažāda, bet mēs te ieraugam arī ļoti daudz, 23% pedagogu, kur nekādi nav apguvuši arī neformālajā izglītībā aspektus, kas saistīti ar iekļaujošo izglītību. Un kas man varētu teikt, ka izbrīna vai parāda, ka šeit ir neizmantotais potenciāls mācīšanās darba vidē, profesionāļu vadībā, un manuprāt, tā ir galvenā iespēja vispār, kas neformālajā izglītībā attiecībā uz profesionālo pilnveidu ir izmantojama, jo mēs saprotam, mēs to arī saprotam, ka dažādi kursi un mācības, un arī pat mācīšanās, piemēram, augstskolā, ir tikai ar nosacītu vērtību, ja tas nav reāli piedzīvots un izmantots praksē. Bet praksē pedagogi var mācīties vienīgi konkrētajos gadījumos, konkrētajā vidē, un tā šī mācīšanās ir visefektīvākā. Līdz ar to es teiktu, ka šī iekļaujošās izglītības mentori nozīmīgi varētu pavirzīt uz priekšu prasmes un profesionalitāti, kas piemīt mūsu pedagogiem, kas ir tik ļoti nepieciešama. Un tā tad, un profesionālās pilnveides pasākumi mēs skatāmies, ka ir arī tiek organizēti izglītības iestādēs, dažās netiek, dažās plānveidīgi, daži paļaujās, ka vienkārši pedagogi aizies uz kursiem. Un man šķiet, ka kursi ir svarīgi un labi, bet ļoti svarīgi ir arī tā pārneses efektivitāte. Bet ja kopā mēs arī šīs aptaujas vērtēja respondentu pašu zināšanas, prasmes un kompetences darbam iekļaujušā klasē, tad jūs redzat, kā ar zilu tādu kopainu var iegūt. Jā, ar zilu ir tas respondentu skaits, kas šīm izglītības iestādēm ir uzskatījuši, ka viņiem ir šī zināšanas, prasmes, kompetences, oranžais tie, kuriem nav. Un savukārt, ja mēs pastamies par cik tad
komfortabli un pārliecināti par sevi profesionāli jūtās pedagogi strādājot iekļaujošā klasē, tad lūk, pirms šiem 3 gadiem tikai ļoti nedaudz, tikai 10% apmēram jūtās pārliecinoši un komfortabli. Tas nozīmē, ka ja viņi nejūtās pārliecinoši un komfortabli, visticamāk arī tas darbs nebūs pietiekami efektīvs. Un ja paskatās savukārt šo zināšanu prasmju un kompetenci pašnovērtējumu iekļaujošai izglītībai, tad mēs redzam, ka šīs apmēram puse pedagogu uzskata, ka viņi varētu, viņi būtu tam profesionāli piemēroti. Savukārt pa pieredzi mēs redzam, ka pusē pieredzes iekļaujošai izglītībā vispār nav, pārējiem ir dažādas, bet savukārt runājot par prasmju pašnovērtējumu, protams, ka jūs šobrīd nesalasīsiet šos prasmju sarakstus, bet vizuāli varat ieraudzīt, kas ir tās, kas ir ar vismazākās, ar sarkano nodalītas un vislabākās ar melnā krāsā. Savukārt visnepieciešamākā zināšanu pilnveida, lai strādātu iekļaujošo klasē. Mēs redzam ļoti vispārīgs apgalvojums, kā pielāgot mācību procesu skolēniem ar speciālajām vajadzībām. Un šeit ir labā ziņa tā, ka tiešām pielāgot, nevis aizsūtīt viņu kaut kur pamācīties. Ja? Un savukārt, ja mēs palūkojamies uz nepieciešamo prasmju pilnveidi, tad mēs ieraugam top 7 visvairāk nepieciešamās, ja efektīvi risināt nopietnas uzvedības pārkāpumus un vai vardarbību iekļaujošā klasē, pielāgot mācību procesu, komunikācijas prasmes, diferencēt mācību procesu, un tātad šīs prasmes, kuras jau arī šodien tika minējuši citi lektori. Savukārt, ja mēs palūkojamies uz kompetenci pašnovērtējumu kā tādu kompleksu sniegumu pašnovērtējumu, tad mēs redzam, ka pedagogiem visvairāk ir nepieciešama kompetence strādāt atbalsta komandā, izstrādājot individuālos plānus, mācību plānus, atbalsta plānus un izstrādāt rekomendācijas savā mācību priekšmetā, balstoties uz identificētajām vajadzībām. Ar to patiešām ir, es arī to praksē redzu, ar to patiešām ir joprojām grūtības, kaut gan mēs mācāmies dažādos visādos veidos. Un lūk, tad nepieciešamā kompetenci pilnveida top 5, organizēt iekļaujošu un atbalstošu mācību procesu, arī ļoti vispārīgā kompetence. Un šeit iezīmēs arī identificēt skolēnu grūtības mācību procesā, un tas līdz ar to, manuprāt, ka tas ir tāds diezgan svarīga atziņa, ka šeit jau ir šī vēlme, parādās šī vēlme, ka man pašam varbūt vajadzētu tad identificēt, kādu atbalstu es varēšu piemērot, jo konkrētā piemērā pagājušajā gadā es mācīju 110. 8. klases skolēnus fiziku, un es zinu, ka 4 no viņiem bija konkrētas rekomendācijas, kādas man vajadzētu ievērot. Tad es pilnīgi noteikti apzinos, esot skolotāju kurpēs, ka es katru reizi nepārdomāšu, kurā brīdī viņš ir. Es vienīgi varu zināt, ka es piemērošu vispārējus šos principus. Es visiem skolēniem piedāvāšu veidot atgādnes, lai viņi varētu tās izmantot un tā tālāk un tā joprojām. Un droši vien, ka tie, kas ir jau atbalsta dienestos pieredzējuši arī šo nodalījumu, spēj saredzēt, kurā brīdī, kuros vecuma posmos mēs varam piedāvāt ļoti precīzus atbalsta mehānismus, lai kompensētu trūkums skolēniem un kur mums jāiekļauj šīs darbības vispārējā procesā. Un tātad es ejot uz noslēgumu, redzot, ka Rolands Ozols jau ir piecēlies, uzsveru, ka izšķiroši ir šī pedagogu attieksme un profesionalitāte. Tas patiešām ir, jo viņi ir tie, kas īsteno šo iekļaušanu. Un mums ir jāspēcina šī profesionalitāte, bet vienlaikus mums ir jāsaprot, mēs uzdodam arvien vairāk un arvien vairāk pedagogam. Šis jābūtības princips, viņam jāvar, viņam jāzina, viņam jāprot, viņam jāpilnveidojas. Mēs tātad paplašinām šo kompetences apjomu,
Un saprotam, ka mēs strādājam tādā situācijā, kur šie resursi ir ierobežoti un kur visticamāk, un mēs arī redzam to, ka tie, kuri grib patiešām atbilst jābūtībai, viņi izdeg un pazūd no skolām. Jā, šis ir izglītības iestāžu vadītāju galvenās grūtības un to, ko skolotāji sagaida no administrācijas, bet nobeidzot es tātad iezīmēju šo slaidu, kas parāda 19. gada situāciju. Mazāk nekā pusi skolu vadītāju saredz, ka skolā būtu īstenojama iekļaujošā izglītība, pedagogi ir optimistiskāki, gandrīz pusi domā, ka varētu būt īstenojama. Un visbeidzot pēdējais slaids ar 3 atziņām no manas kā izglītības vadītāja skatījuma. Skaidrs, ka nozīmīgi ir kultūra, kurā mēs strādājam, kurā attīstām šī iekļaujošā līderība dažādos līmeņos. Un šī iekļaušanās kā līdzdalības praksa, nevis kā pienākums sadala, tā priekš manis pašas ir kā tāds galvenais vadmotīvs. Un, protams, mums ir jāpatur prātā, ka ņemot vērā to, ka mēs visi esam vērsti uz labākiem sasniegtiem rezultātiem un mācību procesu kvalitāti, tad iekļaujošās izglītības kontekstā mums noteikti ir jāmaina pašiem savu priekšstatu, jo normatīvi diezgan lielā mērā jau ir mainījušies. Paldies! Jā. Liels paldies, Maija. Es mēģināšu ļoti īsi, saprotot, ka mums laiks skrien, jūs redzat ne tikai vējas pārniem, viņš vienkārši kūst. Sniegs kusīs lēnāk, man ir aizdomas, nekā mums laiks šodien kūst. Bet, Maija, es mēģināju rakstīt, un man ir 4 lietas, ko es tikai pierakstīju, un jautājums, vai šis varētu būt kaut kas. Viena lieta, ko es dzirdēju, mēs gribam visu ierakstīt normās, un saredzēt normas kā kaut ko, kas ir apmēram vienīgais sasniedzamais rezultāts. Bet patiesībā visu laiku normas, ja šādi skatās, normas nekad neaprakstīs visu, kas būtu jādara. Un no paša sākuma bija ļoti skaidra tā ziņa, ka normas, un arī tagad normas jau ir. Normas ir visu pateikušas patiesībā. Šis nav vairs jautājums par normām. Nē, nav tas, ar ko es sāku minot šos normatīvus. Tas, kā tiek runāts par iekļaujošo izglītību, nereti nosaucot šos atbalsta personālu un kaut vai tos pašus 7%, ko, piemēram, mūsu skola sen ir pārsniegusi, mums tas nav nekas jauns. Ja? Bet šeit mēs lietojam šo atbalsta personāls, tie būs tie, kas to īstenos. Tiem mēs tos 7%. Jā, un tas ir otrais. Nevis tam, kas mēs īstenos. Gaidām, ka kāds cits to paveiks mūsu vietā. Un, man liekas, šī atziņa skan šodien visu laiku. Mums ir sajūta, ka atnāks atbalsta personāls, kurš to izdarīs. Mums ir sajūta, ka tā, un es dzirdu šo visas dienas garumā. Es nezinu, kāpēc, kolēģi, bet tas ir tas, kas skan visas dienas garumā. Ka mēs visu laiku gaidām, ka kāds to Dita Nīmantu uzsver no savas puses, un es redzu, ka jūs nepiekrītat, jūs sakat, ka jūsu skolā to negaida, un ka tas noteikti ir. Es redzu, ka ir kolēģi, kas tam nepiekrīt. Ziniet, kas ir pats dīvainākais arī skatoties iepriekš tajās, ko kolēģi ir komentējuši, ka mēs nevaram vispārināt no vienas skolas. Tā ir viena lieta, un otra lieta, ka tad, kad paskatās valsts līmenī tā sausi uz datiem, tad izskatās, ka dati nav par labu tai vienai skolai, kura saka, ka mēs to darām. Un šis ir kaut kas, ko mums būs beidzot jāpieņem, izskatās. Jā, es mazliet pakomentēšu par to, ka pilnīgi noteikti tas nav vispārnāms. Es iezīmēju šo plaisu par to, ka mēs sagaidām, ka kāds cits to izdarīs. Es iezīmēju kā problemātisko stāstu, nevis, ka visi skolotāji un nevis viss atbalsta personāls. Es iezīmēju, ka šī pretruna rada problemātiku, kas traucē pilnībā īstenoties iekļaujošai izglītībai. Labi, Maija. Liels paldies, un es teiksim visi paldies Maijai vēlreiz.